mēģināt. Man piedod, tehnoloģija tāda laba un slikta. Mums nekur nav jāskrien. Okay, Mums ir. Okay. Pēdējo reizi pamēģināsim. Jā, šoreiz būs. Jā, es to izdarīju un nezinu, ne. Es domāju, dziedāsim vienkārši savā melodijā. Anyway, tagad. Dziedāsim tāpat ved mani Dievs. Ved mani Dievs un manas gaitas svētī, lai manas dzīves uzdevums nav velts. Atceļinieks, kur taisu savu teltī, lai mani apgaismo tavs zvaigžņu zels. Atceļinieks, kur taisu savu teltī, lai mani apgaismo tavs zvaigžņu zels. Uz tava altāra tev slavu lieku, kā mani putekli tu gaismā cel. Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, lai mana tēvu zeme jauka ceļ. Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku, lai mana tēvu zeme jauka ceļ. Mēs esam šeit, lai atcerēties visus, kur ir šeit, guļ Dieva rokās. Bet mēs arī šogad esam pazaudējuši vairākus cilvēkus, mīļus cilvēkus, un mēs gribam katru atcerēties un godināt šorīt. Ne visi ir šeit apbedīti, bet ir Faulkner vai citur tuvumā. Helma Balodis, Anita Hermane, Anna Švalbe, Dagnija Skulte, Skaidrīte Aleksejevs, Baiba Millers, Olga Siliņš, Inese Bērziņa, Ivars Medenieks, Lidija Čikuts, Elita Klunder, Dzidra Luste, Ilze Švarts, Valija Belūne, Kārlis Rumba, Irēna Klaus, Ilmārs Aleksejevs un Vilma Puķe.
Lūksim Dievu. Kungs, mūsu pestītāji, tu esi augšām celšanās un dzīvība. Ar savu uzvaru pār grēku un nāvi tu esi sagādājis mūžīgu taisnību, mieru un pestīšanu saviem ticīgajiem. Mēs tevi lūdzam, ved savā tēva namā tos, kas dzīvojuši un miruši ticībā uz tevi. Ļauj mums reiz ieiet tavā godībā, kur tu līdz ar tēvu un svēto garu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen. Nākošā dziesma ir pie rokas ņem un vadi. Mēs pamēģināsim 30 sekundes laikā. Un ja nestrādā, tad mēs dziedāsim bez pavadījuma. Dziedāsim tāpat. Pie rokas ņem un vadi, kungs mani pas, līdz beigsies mūža gadi un gaiš būs skats. Nesolies bez tevis, iet negribu. Ņem mani līdz pie sevis, kur esi tu. Tik tava žēlastība sirds klusā top, un tādēļ mīlestība arvien top. Pie tavām kājām dūset, pēc lūdzas sev, jau acīs slēdzot klusēt un ticēt tev. Gan reti sajūt sakšu, cik liels tavs spēks. Pie mērķa tomēr nākšu, kaut nakts un grēks. Pie rokas ņem un vadi, kungs mani pas, līdz beigsies mūža gadi un gaiš būs skats. Tagad Māra Mednieks dziedā, lasīs mūsu pirmo evaņģēlijas lasījumu. Jāņa evaņģēlija, jāspiež ilgāk drusku. Jāņa evaņģēlija, 11. nodaļā, 17. līdz 27. pantam. Kad Jēzus tur nonāca,
viņš to atrada jau 4 dienas guļam kapā. Bet Betānija bija netālu no Jeruzalemes, apmēram 15 stādīju. Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņas par viņu brāli. Marta, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu to, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Jēzus viņai saka: tavs brālis celsies augšā. Marta saka viņam: es zinu, kad viņš celsies augšā, kad miroņi celsies augšā pastarā dienā. Jēzus viņai sacīja: es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Viņa saka: jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Vai jūs visi varat dzirdēt? Jā, vai labi? Paldies, Māra. Nākošais lasījums ir no Jozuvas grāmatas 4. nodaļā. Kad visa tauta, šis ir vecā derībā, kad visa tauta bija pārgājusi Jordānu, kungs teica Jozuvam: ņem no tautas 12 vīrus pa vienam no katras cilts un pavēli viņiem: ņemiet tepat no Jordānas vidus, kur droši stāv priesteru kājas, 12 akmeņus. Nesiet tos līdzi un nolieciet tajā vietā, kur jūs šonakt nakšņosiet. Jozua pasauca 12 vīrus, ko bija iecēlis no Izraēla dēliem, pa vienam vīram no cilts. Un Jozua tiem sacīja: pārējiet upi kunga, sava dieva šķirsta priekšā, un Jordānas vidū celiet katrs uz pleciem vienu akmeni pēc Izraēla dēlu cilšu skaita, lai tie jums ir zīme. Kad jūsu dēli reiz jautās, kas tie par akmeņiem, tad sakiet viņam, ka Jordānas ūdeņi izsīka kunga šķirsta priekšā, kad tas gāja pāri Jordānai. Tad Jordānas ūdeņi izsīka. Lai šie akmeņi Izraēla dēliem ir piemiņa uz mūžiem, lai visas zemes tautas zina kunga roku, ka tā ir stipra, lai jūs bītos kunga sava dieva visas savas dienas. Amen. Latviešiem ir tradīcija godināt mūsu mirušos tuviniekus kapu svētkos. Senču godināšana. Latvieši dziļi ciena savus senčus un uzskata kapakmeņus par veidu, kā saglabāt viņu piemiņu nākamajām paaudzēm un uzturēt saikni starp dzīvajiem un mirušajiem. Šī prakse ir dziļi iesakņojusies Latvijas kultūrā,
kapsētas uzskatot par svētvietām. Kap akmeņi ir paliekoša piemiņas zīme. Jozos laikā akmeņi iezīmēja vietu, kur Dievs bija rīkojies, lai glābtu savu tautu, Dieva tautu. Un akmeņi bija piemiņas zīme cilvēkiem, kuri bija spējuši brīnumainā kārtā šķērstot Jordānas upi. Šodien mēs pieminam tos, kas ir aizgājuši no šīs pasaules. Mūsu vecākus, dzīves biedru, diemžēl pat bērnus un draugus un sabiedrības locekļus. Kapu svētkos mēs kopā pieminam cilvēkus, kuri ir aizgājuši mūžībā. Kopā sērojam par zaudējumu. Pagājušo piekdienu Vilma Puķes Bēres ne tikai ģimene sēroja, draugi, kaimiņi, visa kopiena. Mums nav jāskumst vieniem. Mēs esam šeit viens otra dēļ. Mēs jūtam līdzi viens otram un varam viens otru mierināt. Bet tas vēl nav viss. Mēs neesam šeit tikai, lai sērotu, jo šis ir dievkalpojums. Mēs darām, ko Dievs lūdza saviem ļaudīm darīt pirms vairāk nekā 3000 gadiem. Šodienas Bībeles lasījumā no Jozos grāmatas Dievs lūdz cilvēkus, kas tic Dievam, atzīt Dieva lomu savā dzīvē un atcerēties, ka Dievs ir darbojās to cilvēku dzīvēs, kas ir bijuši pirms viņiem. Tāpēc mēs šajā dienā esam šeit kopā. Mēs neesam šeit, lai tikai privāti sērotu par to cilvēku zaudējumu, kurus mēs mīlam un kuri ļoti pietrūkst. Mēs esam šeit, lai kopā sērotu, paustu līdzjūtību viens otram, un mēs esam šeit, lai pielūgtu Dievu, lai pateiktos Dievam par to, kā Dievs ir rīkojies viņu dzīvēs, un lai pateikties Dievam par mūsu mīļajiem un par to, kā Dievs ir rīkojies caur viņiem. Visa mīlestība nāk no Dieva. Dievs ir jebkuras mīlestības avots. Tā ir Dieva mīlestība, kas spīdēja caur mūsu aizgājējiem. Mēs pazinām Dieva mīlestību caur cilvēkiem, kurus mēs šodien šeit sērojam. Viss, kas mums pieder, mūsu dzīves, mūsu pieredze un mūsu attiecības nāk no Dieva. Dievs mums deva šos cilvēkus, lai viņus iepazītu, lai no viņiem mācītos. Viņi veidoja mūs tādus, kādi esam. Dievs mums deva šos mīļotos cilvēkus, lai mēs iemācītos piedot citiem, lai viņi mūs stiprinātu un iedvesmotu. Un mēs pateicamies Dievam par mūžīgās dzīvības dāvanu caur Jēzu Kristu. Mums nav pilnībā jāsaprot, kā tas ir iespējams, nec arī kāpēc Jēzum bija jāmirst pie krusta, lai tas varētu notikt. Mēs vienkārši varam uzticēties Dieva vārdam, ka tā tas ir ticībā. Un
pateikties Dievam, ka kaut kādā veidā mēs atkal redzēsim savus mīļotos tādā veidā, kādu mēs pat nevaram iedomāties. Un tomēr mēs ticam, jo Dievs to ir apsolījis. Un mēs atceramies un godinām Dievu šeit šodien, kā arī tie, kas šeit apglabāti. Dievs, kas darbojās viņu dzīvēs un turpina darboties mūsu dzīvēs. Paldies Dievam! Āmen! Apliecināsim mūsu ticību šim Dievam. Apustuļu kristības ticības apliecības vārdos jūsu dziesmu lapiņās pēdējā lapā. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Un tagad lūksim Dievu tā kā Jēzus mums mācīja. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādītiem. Un neved mūs kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dziedāsim pēdējo dziesmu. Es gribētu dziedāt tuvāk pie Dieva kļūt. To dienu pirms Ilmārs Aleksejevs nomira, tikai nedēļu iepriekš, pāris nedēļas iepriekš. Es viņam izlasīju šos vārdus, un es gribētu, lai mēs to dziedam viņa godā un visu godā. Tuvāk pie Dieva kļūt, sirds ilgojās, kāds spēks un spirtums sūd, virstas sarās. Tad vienā cerībā vēl mani mierina, tuvāk pie tevis Dievs, tuvāk aizvien. Uz debes teviju, ceļš ērkšķiem sēdz, bet man par svētību tās izredzēts. Tur svēto biedrībā man vieta zināmā, tuvāk pie tevis Dievs, tuvāk aizvien. Ja dažreiz izprotams,
Pēc aizveceļnieku uz debes teviju, tuvāk pie tevis Dievs, tuvāk aizvien. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Dieva tēva, Dieva dēla un Dieva svētā gara vārdā. Amen. Ejiet Dieva mieru. Ejiet Dieva mieru. Un tagad iesim tur. Un tagad mēs iesim uz nākošo kapsētvietu Buģi kapos vai Saulītes kapos. Un tagad būs pārtraukums, kamēr mēs tur aizejam.